Tad paskatīsimies, un Filadelfijas draudzes uzruna ir 3. nodaļā, sākot no 6. līdz 13. pantam mēs lasīsim. Bet mēs iesim cauri secībā un paskatīsimies. Ja? Tātad Filadelfijas draudzes eņģelim raksti. Tā saka, svētais, viņš atklājās atkal, ja? Svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Mēs par to vēlāk arī parunāsim, tātad par to, kā arī Jēzus atklājās. Ja? Tā ir Filadelfija, ja? Protams, kas ir palicis no tās pilsētas, atkal tāda vēsturiski, tikai tā, kā teikt, muzejs var teikt. Ja? Bet, jā, tāda pilsēta reāli ir bijusi, ja? Un tātad reāli tur arī bija draudze. Un paskatīsimies tātad, ko šeit Jēzus uzrunā, kā viņš uzrunā. Ja? Un tātad sāksim jau ar 8. Nesāksim, bet turpināsim. Ja? Tātad 3:8. Es zinu tavus darbus. Un daudzām draudzēm, gandrīz visām, Jēzus to saka, es ļoti labi zinu. Kungs, bet tu nezini, tu kā mēs? Viņš saka, es ļoti labi visu zinu. Ja? Nevajag pat jums neteikt, neteikt. Ja? Es ļoti labi zinu. Tāpēc, ka no viņa neko nevar apslēpt. Viņš ļoti labi zina ikvienu no mums. Amen. Ikvienu no mums. Un šeit viņš atkal saka, ja? Arī tām, kam bija problēmas draudzēm, un arī tām, kam nav problēmas. Viņš saka, es zinu, es visu zinu, es zinu tavus darbus. Redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Es tavā priekšā esmu devis durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Tev ir maz spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis un neesi aizslēdzis manu vārdu. Ļoti interesanti. Šeit Jēzus saka, ir kādas durvis, ko priekš jums es esmu atslēdzis, un neviens tās neaizslēgs. Neviens tās neaizslēgs. Ne velns, ne cilvēks, ne valdības, ne varas, ne spēki kaut kādi. Tās neaizslēgs. Ja Jēzus atslēdz, tas paliek atslēgts. Un tālāk viņš saka, tev ir maz spēka. Mēs vēlāk redzēsim, kāpēc bija maz spēka šai draudzē. Bet viņš to nepārmet viņiem, ka viņiem ir maz spēka. Ja? Un tomēr viņš saka, tev ir maz spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis. Tātad turējās pie mācības. Atcerieties pagājušajā reizē, kad mēs skatījāmies Sardas draudzi, ka viņi gāja kompromisā ar valdību. Un tāpēc viņiem arī nebija tādas vajāšanas lielas. Kāpēc mums vajag tur konfrontēt ar viņiem? Liksim viņus mierā, un viņi mūs liks mierā. Ja? Un redziet, bet tā nevar būt. Jo tad, grib vai negribi, tu iesi konfliktā ar Dievu vārdu. Pasaule un Dievu valstība nav savienojams. Nav iespējams. Viņas cīnās viena ar otru. Tāpat kā gars pret miesu un miesa pret garu, tāpat arī šī pasaule, jo šī pasaules sistēma, viņa ir ierosināta no Sātana. Un tāpēc, ja arī viņi tā, pagaida viss labi, bet viņi gaida momentu. Viņi gaida brīdi, kā tikai mums aizslēgt durvis. Bet Dievs saka, nav iespējams. Ja viņš ir aizslēdzis, neviens neatslēgs vaļā. Un ja viņš ir atslēdzis, tad neviens neaizslēgs. Tātad, neviens nevar aizvērt durvis, kuras ir atvēris Dievs. Ļoti interesanti, ka Jēzus šos vārdus, viņš faktiski citē no vecās derības, no Jesajas. No Jesajas. Jesaja jau pa lielam pravietoja par Jēzus Kristu. Visi viņa pravietojumi gandrīz par Jēzus Kristu. Un šeit Jesajas 22. nodaļā, 22. pantiņā, tur ir teikts, un es likšu Dāvida nama atslēgu uz viņa pleciem, un viņš atvērs, un neviens neaizvērs, un viņš aizslēgs, un neviens neatslēgs. Atkal Dāvida, kāpēc Dāvida, atslēgas un viss? Tāpēc, kad Jēzus tā kā ir Dāvida, ne pēcnācēji no Dāvida cilts, nāk.
Un Dāvids bija tā kā vecajā derībā tā kā pirmtēls Kristum šodien. Ja, un tāpēc viņi vienmēr sauc par Dāvidu arī sakni. Ja. Tātad Jēzum ir vara atvērt un Jēzum ir vara aizvērt. Paņemsim vienu tādu bildīti. Durvis es te uzzīmēju. Ja. Ja. Tātad Jēzum ir vara. Jēzus, viņš ir tas, kas atvēra durvis uz debesīm. Viņš ir tas, kas atvēra durvis uz vissvētāko vietu. Un kā Sātans negribētu, kā pasaule negribētu, šīs durvis viņa nevar aizslēgt ciet. Šodien, katru dienu, es nezinu, man nav statistika, bet es ticu, ka tūkstošiem cilvēku viņi tiek izrauti no velna valstības un tiek iecelti Dievu valstībā. Tūkstoši cilvēki, viņi atgriežas uz saviem grēkiem un apliecina savu ticību Jēzum Kristu. Un tādā veidā viņi manto debesis. Tāpēc, ka šīs durvis Jēzus ir atvēris. Viņš ir atvēris. Amen. Ļoti interesanti. Ne tikai mūsdienās, arī Pāvela laikā bija ienaidnieki, kuri gribēja aizvērt durvis kalpošanai, aizvērt durvis evaņģēlijam, aizvērt durvis Dieva darbam. Aizvērt durvis. Un Pāvila ienaidnieki nespēja neko izdarīt pret viņu. Ja mēs lasām apostuļu darbus, mēs ļoti daudz redzam, ko tik neperināja pret Pāvilu. Ja? Un ļoti interesanti, ka pat vēlāk mēs arī paskatīsimies par to, ja? Kad pat ticīgi cilvēki. Jūdi, teiksim, ja? Tie nebija kristieši, kas pret viņu, ja? Viņš bija kristietis. Bet pat jūdi, ja? Kuri centās apturēt Dieva darbu. Apturēt Dievu darbu. Es dažu piemērus. Apostuļu darbos 18. nodaļā. Apostuļu darba 18. nodaļa. No 9. panta es lasīšu. Bet naktī tas kungs parādībā Pāvēlam sacīja, nebīsties, bet runā un neciet klusu, jo es esmu ar tevi. Neviens necelsies pret tevi. Citiem vārdiem, neaizvērs durvis tavai kalpošanai, tāpēc, ka es tevi esmu sūtījis. Amen. Lai darītu tev ļaunu, jo man ir daudz ļaužu šī pilsētā. Viņš, Pāvils, tur palika 1 gadu un 6 mēnešus. Viņš iegāja, viņu gribēja vienkārši izmest ārā. Redz, ka nevar izmest ārā, viņu gribēja nogalināt. Ja? Dievs saka, nebaidies, es atvēru durvis, 1,5 gadu tu šeit sludināsi un atgriezīsies daudz cilvēki. Un redziet, 1,5 gadu, ja 6 mēneši, gadu un 6 mēneši mācīdams Dievu vārdu viņu vidū. Kad Galions bija prokonsuls Ahajā, jūdi visi, kas viens sacēlās pret Pāvilu un atkal, viņi jau nevar nomierināties. Vēlāk mēs redzēsim, kad tie ir no Sātana sinagogas. Par sardu mēs vakar runājām, ne vakar pagājuši svētdien runājām, arī atceraties, ja, es pieminēšu vēl. No tevi tādi, kas saucās par jūdiem, bet patiesībā ir Sātana sinagoga. Ja? Tātad, un šeit atkal šie paši jūdi, ja, sacēlās pret Pāvilu un veda to tiesas priekšā, sacīdami, šīs pavedina ļaudis pret bauslību kalpot Dievam. Ja? Labi, viņi savu kaut kādu to klapis uz acīm, neko neredz. Ja? Kad Pāvils gribēja sākt runāt, Galions aizstāvēt sevi. Galions jūdiem sacīja, Jūdi, ja tas būtu kāds netaisnes vai ļaunprātīgs darbs, tad es jūs uzklausītu, kā pienākās. Bet ja jautājumu attiecās uz jūsu mācību, personām un bauslību, tad lūkojiet jūs paši. Es negribu šīs lietās būt tiesātājs. Un 16. Un viņš tos izzina prom no soļa krēsla. Ja. Dievs var pat lietot Romas pārvaldnieku, ja, lai aizstāvētu. Ja. Ja Dievs atver, neviens nevar aizvērt. Ja. Un redziet, un daudz tādu gadījumu. Vēl viens gadījums bišķi vēlāk. Ja. Pāvila dzīvē 23. nodaļā mēs lasām. Arī ļoti spēcīgi, ja, tādu uzbrukumu viņam. No 12. 13. pantiņas, kad diena bija uzausus, jūdi sapulcējās un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzers, iekams nebūs nonāvējuši Pāvilu. Man žēl šos jūdus. Droši vien badā viņi nomiruši bija. Vai saprata, kad Dievs ir ar Pāvilu un aizgājies. Ja. Redziet, sazvērējās, jūdi, ja, sazvērējās. Tātad viņi izsludināja gavēni, kamēr viņi nenogalinās Pāvilu. Ja.
To bija vairāk kā 40, kas tā bija sazvērējušies. Tas nebija 1, 2 cilvēki. 40. Es var grūti saprast, cik daudz cilvēki katru dienu meklē tevi nogalināt. Ja Dievs nav ar mums, tad ar mums ir cauri. Bet ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Amen. Kas būs pret mums? Jēzus. Ar Jēzu neko nevarēja izdarīt, pirms viņš nav pabeidzis savu kalpošanu. Ar Pēteri neko nevarēja izdarīt, pirms viņš nav pabeidzis savu kalpošanu. Ar Pāvilu neko nevarēja izdarīt, pirms viņš nav pabeidzis savu kalpošanu. Ar Jāni neviens neko nevarēja izdarīt. Jūs ziniet, ka viņi pat eļļā vārīja. Viņi iemeta vardošā eļļā. Vienkārši iznīcināt. Un nevarēja neko izdarīt. Viņš iznāca ārā veseli, pat nav ne čuls, nekā nebija. Un tāpēc viņi aizsūtīja tad uz to Patmos salu, saprat, ka neko nevarēja viņi izdarīt. Jā. Neko, tāpēc, ka nebija pienācis viņa laiks. Nebija pienācis viņa laiks. Ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Amen. Tāpēc, ja Jēzus atslēdz durvis, jā, tad esam droši. Ja Dievs ir iesācis, vai Kristus ir iesācis draudzes šeit Kroņaucē, ja? Vienalga, kas te gribēs sacelties, vai vietējās varas, vai tajā augstākajā līmenī kaut kādā, ja? Ja viņš ir atslēdzis, viss, viņas būs atslēgts, kamēr viņš nolems, kad vajag slēgt ciet. Tā tas ir viņa ziņā. Amen. Tātad mums nav jāuztraucās, mīļie, par durvīm, kuras var būt aizslēgtas. Nav jāuztraucās par to. Mums ir jāuztraucās par durvīm, kuras ir atslēgtas. Lai nepalaist garām un nebūt tādiem, kas neieiet tur iekšā. Saprotiet? Citi laužās durvīs aizslēgtās. Ko tu lauzies, ja viņas ir aizslēgtas? Ir aizslēgts, ja? Bet blakus Dievs atvēra tev durvis, un tu nepamani. Labāk uztraucies par to, kur Dievs ir atvērs durvis. Protams, te ir jābūt gari izšķiršanai. Kuras durvis, kas piedāvā. Jo vēlns arī tev var atvērt durvis un piedāvāt tev savas lietiņas. Ja? Bet mēs esam garīgi cilvēki. Mēs atpazīsim par to. Amen. Tātad mūsu uzmanība ir jābūt uz durvīm, kuras ir atvērs Dievs. Amen. Ja Dievs katram, es nezinu, kādam 90. gadā, kādam 2000. kādam 2010. kādam 2023. gadā atvēra sirds durvis, tad lūdzu, ej tajās durvīs iekšā un paliec tajās durvīs. Amen. Un paliec tajās durvīs. Tātad mēs uztrauksimies ne par aizvērtām, par atvērtām durvīm, lai nebūtu slinki, kūtri un neieiet tur iekšā, ko Dievs mums ir paredzējis. Amen. Ja Dievs tev ir paredzējis kalpošanu, nepalaid to garām. Nepalaid to garām. Ej tajā iekšā. Tur Dievs tevi svētīs. Amen. Tur Dievs svētīs. Tālāk mēs skatāmies 3.9. Ja? Redzi, es došu tev no Sātana sinagogas, kas saucās par jūdiem un nav tādi, bet melo. Redzi, es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis. Ļoti interesanti, ja? Redzi, es došu tev no Sātana sinagogas. Vispār pat nosaukums Filadelfija, es nezinu, vai jūs ziniet, ko tas nozīmē. Filadelfija nozīmē brāļu mīlestība. Brāļu mīlestība, tas tulkojās no grieķu valodas, ja? Filadelfija, brāļu mīlestība. Ļoti interesanti tā pilsēta nosaukt. Atceraties, mēs vienmēr runājam, kad pats nosaukums pilsētas, tas arī norāda uz draudzi. Ja? Un tātad, vai nu tas ir cietoksnis, un draudzi ir kā cietoksnis, ja? Ja? Vai nu brāļu mīlestība, Filadelfija. Ja? Un interesanti, un protams, ka ja ir brāļu mīlestība, tad ir jābūt brāļu mīlestībai. Amen. Brāļu mīlestība, tas neizslēdz sievietes, ja? Saprotiet pareizi. Ja? Vienkārši tajā laikā tāda uzruna bija, tāpēc, kad viss gāja, kā teikt, arī ciltraksts caur vīriešu kārts un tā tālāk. Ja? Tātad, mēs redzam, ka šajā pašā pilsētā, kas saucās Filadelfija, un tur bija sinagogas, tur bija jūdi, ja? Un arī viņi faktiski bija brāļi, jo viens Dievs ir. Amen, ir viens Dievs. Bet ļoti interesanti, ka jūdi no sinagogas, viņi neieredzēja kristiešus.
Viņi neieredzēja Kristu, viņi nemīlēja Kristus sekotājus. Un ja sākumā kristieši gāja vēl, ziniet, kā pa ieradumu viņi jau kļuva ticīgi, kristieši, jā, bet viņi jau gāja sinagogā, kā pa ieras. Viņus vairs nelaid iekšā. Viņus met ārā no turienes. Viņus nelaid iekšā, jā. Tātad aizvēra sinagogu durvis priekš viņiem. Redziet, Filadelfija, brāļu mīlestība. Jā. Bet interesanti, kad Jēzus brīdināja viņus par to. Viņš brīdināja, ja? Un interesanti, ka Jēzus atmasko tādus pēdiņās brāļus. Viņš atmasko tādus pēdiņā brāļus. Pagājušajā svētdien mēs lasījām par Sardas draudzi 2.9. Ne par Sardas, par Smirnas draudzi. Smirnas draudzi 2.9. 2. nodaļa 9. pāns. Un tur bija kā? Un kad tevi zaimo tie, kas saucās par jūdiem, un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Redziet, izrādās, ka vēl kaut kādai draudzē Jēzus to arī pārmet. Ka jūdi, Dieva tauta, kuri tic visvarenajam Dievam, bet pēkšņi kļūst par ienaidniekiem. Un Jēzus ne tikai saka, ka viņi tā negatīvi pret viņiem satiecās, viņš ļoti strikti, vispār briesmīgs tāds nosaukums, ja? Sātana sinagoga. Briesmīgi. Sātana sinagoga. Tu Sātana kauti. Jūs Sātanu pielūdzat. Ja? Un šeit, atkal viņš saka, ja, arī interesanti, 3. nodaļa, arī 9. pants. Ja? Viņš atkal saka, ja, es došu tev no Sātanas sinagogas, kas saucās par jūdiem, un nav tādi, bet melo. Es došu tev. Ko tas nozīmē? Es īsti nesaprotu. Varbūt, ka Dievs vedīs viņus, lai caur viņiem, caur šo Filadelfiju, caur brāļu mīlestību, šie jūdi satiekās ar Kristus. Varbūt. Es nezinu, kādā veidā tas, jā, bet Dievam viss ir iespējams. Ja Dievs ir atvēris durvis, jā, tad viņas ir atvērts. Amen, atvērts. Tātad, kas tad ir īsts jūds? Īsts jūds ir tas, kam ir mīloša sirds. Filadelfija. Brāļa mīlestība. Īsts jūds ir tas, kas nesaucās jūds, ja, bet kam ir mīlošs sirds. Ļoti interesanti, Pāvils Romiešu vēstulē 2. nodaļā, viņš tieši uzrunā tāds, cik viņš ir saskāries ar tādiem viltus brāļiem, ja, bet patiesībā Sātanas sinagoga. Ja. 2. nodaļā Romiešu vēstulē 28. pants, jo nevis tas ir jūds, kas ārīgi ir tāds, ne arī tas ir apgraizīšana, kas redzama ārīgi pie miesas. Jo apgraizīja visu, es esmu jūds jau, ja? Nē, bet 29. pāns. Bet tas ir jūds, kam ir iekšēja sirds apgraizīšana, garā un nevis burtā. Tādam atzinība ir ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Tātad ne ārējā zīme, bet sirds apgraizīšana. Ka mana sirds ir mīlošs sirds. Pirmkārt mīl manu Dievu radītāju, un tad mīl man līdzīgus cilvēkus, kas ir mani brāļi māsa Jēzu Kristu. Amen. Tātad, redziet, un tādā vidē šie kristieši dzīvoja. Viņi dzīvoja. Tad briesmīgi. It kā brāļi, kam vajadzētu atbalstīt, ja, viņi, kā mēs šodien varētu teikt, protams, mēs nerunājam par tiem, kas ir Jehovas liecinieki, mormoņi un vēl tālāk, ja, kas it kā saucās par kristiešiem, bet, tur ir tālu prom no kristietības. Bet ļoti daudzi ir kristieši. Paldies Dievam, pēdējā laikā kaut kā sāk izlīgt tās visas lietas. Bet pašā sākumā tas ir tik strikti. Luterāņi bija pret baptistiem, baptisti pret vasaras svētkiem, vasaras svētki pret harizmātiem un izteikti ļoti. Nevienu nepieņem, aprunāja un tā tālāk. Ja? Un redziet, un par to, tas jau par to iet runa. Ja? Bet paldies Dievam, ka šodien mēs patiešām varam kopā ar baptistiem, ar luterāņiem, kopā būt dievkalpojumā, būt lūkšanās, aizlūkšanās. Amen. Amen. Tātad, paldies Dievam par to, ka Dievs dara savu darbu, jo mēs esam viena Kristus miesa. Un Dievs grib, lai viņi ir sagatavoti pirms līgavainas nāks, ja, lai viņi ir sagatavota. Amen, lai viņi ir sagatavota. Nākošā lieta, ko viņš vēl brīdina, 3. nodaļa 10. pāns. Tātad, tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību,
tu esi turējis manu pacietības mācību. Es tevi pasargāšu no bēdu laikiem. Es tevi pasargāšu no bēdu laikiem. Vai citos tulkojumās ir teikt, sargāšu pārbaudīšanu stundā. Es nezinu, kāda Bībelē jums būs tulkojums, jā, vai nu sarga pārbaudīšanu stundā, vai pasargāšu no bēdu laikiem, kas nāks par visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Ļoti interesanti. Un mēs nonākam pie viena ļoti doktrināla, tā es nezinu, kā pateikt, ļoti strīdīga mācības, ja, arī starp kristiešiem, jebkuras konfesijas kristiešiem. Ja. Tātad pārbaudīšanas stunda, jeb bēdu laiki. Pārbaudīšanas stunda, jeb bēdu laiki. Par kādiem bēdu laikiem vispār šeit iet runa? Jo Jēzus to runā. Ja. Par kādiem bēdu laikiem Jēzus brīdina Filadelfijas draudzi. Kas tie būs par bēdu laikiem? Izrādās, ka viņš jau ir pirms tam arī runājis jau ar mācekļiem. Jā, teiksim, kad bija Kalnas prediķis, teiksim, viņš tur arī runāja. Vēlāk tur vēl varbūt izlasīsim daži, Mateja evaņģēlija 24. nodaļa. Mēs vēlāk arī šo nodaļu arī skatīsimies kontekstā ar pārējām lietām, pēdējiem laikiem. Mateja 24. nodaļa, 21. 22. pants. Jo tad būs tādas lielas bēdas, to Jēzus saka mācekļiem. Jo Jēzus mācekļi teica, stāsti, parādi mums, kad tad būs tas pasaules gals. Ja? Vai pastarā diena, kā latvieši saka, pastarā diena. Ja? Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Tad briesmīgi laiki iestāsies. Briesmīgi laiki. Un ja šīs dienas netiktu saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izradzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Tātad mēs redzam, ka pats Jēzus, tad viņš teica, ka būs briesmīgi laiki, bēdu laiki. Un ja dēļ svētajiem vai izradzētajiem viņš saīsinās šīs dienas. Un šeit atkal saprast, kas tie ir tie izradzētie. Tā ir viņa tauta, tie ir ebreji. Un vēlāk mēs paskatīsimies. Es teikšu tam, kam es ticu, un mēs ņemsim par pamatu Dievu vārdu. Ja? Kāpēc tas nav vairs par mums? Kāpēc tas būs par ebrejiem, kuri būs šajos bēdu laikos? Ja arī mēs piedzīvosim kaut kādas bēdu laiki, arī šodien var teikt, ka ir jau kaut kādi bēdu laiki, bet tie nav salīdzināmi ar to, kas būs tālāk. Mēs tad redzēsim, kad būs zīmogi, būs kausi, būs taures, ja? Par ko runās kāds tur nelaimes nāks. Tātad Daniela grāmatā, kur mēs arī skarsim, tās viss šitās te atklās grāmata, Daniela grāmata, 24. nodaļa, Mateja evaņģēlija, viņas viss par vienu runā, viss kopumā tāds. Ja saliek tās puzles kopā, tad tu ieraugi to visu ainu, pēdējo laiku ainu. Tātad Daniela laikā celsies Mihails, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargās savus tautiešus. Atkal viņš saka, tas ir pravietojums par pēdējiem laikiem. Ja? Un te viņš teica, pasargās tavus tautiešus. Tad te konkrēti runa par ebrejiem. Ja? Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas. Taču nebūtu Daniels un Jēzus runājis par, tur viņš pa saviem bēdu laikiem un saka, nekad tādi nav bijuši, nekad. Jēzus saka nekad, Pāvils saka nekad, Jānis apostols saka nekad. Ja, tā nevar būt. Tas nozīmē, ka viņi visi runā par vienu to pašu gadījumu vai to pašu situāciju. Jā, vienu to pašu. Amen. Tātad bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas. Līdz pat šim laikam, taču tanī laikā tava tauta paglāpsies. Visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Amen. Un tagad jautājums, cik tad ilgs šis te bēdu laiks? Un, protams, vēlāk mēs redzēsim, arī Daniela grāmatā un atklās grāmatā, mēs redzēsim, ka šis te bēdu laiks ilgs 7 gadus. 7 gadi. Tātad, tie būs, protams, viņi būs sadalīti pusē, ja? Pirmie 3,5 gadi būs emocionāli, dvēseliski
garīgi ļoti grūti, un pēdējie 3,5 gadi arī fiziski būs briesmīgi laiki. Ja? Tātad bēdu laiki, briesmīgi laiki. Un paskatīsimies, kas tad raksturos šos bēdu laiks. Es tagad tā ļoti ātri mēs ieskatīsimies tajā visā. Es neiešu dziļi iekšā, ja? Jo vēlāk mēs skatīsimies. Tātad šajā te bēdu laikā, kad iestāsies, būs ļoti grūti saņemt glābšanu. Būs ļoti grūti saņemt glābšanu. Mums it kā šodien saka, kad uznāks grūti laiki, un tad cilvēki vairāk nāk pie tā kunga. Vēl nav grūti laiki. Un tad, kad uznāk kaut kādas bēdas šodien, patiešām cilvēks skrien pie tā kunga, un paldies Dievam par to. Bet tad, kad atnāks šie īstie bēdu laiki, ja, tas nenozīmē, ka neviens neglābsies, bet būs grūti. Un mēs skatāmies, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs, viņš saka, šodien ir labvēlīgs laiks. Kamēr nav vēl atnākuši šie grūtie laiki, šodien ir šis te labvēlīgākais laiks mums slēgt mieru ar Dievu caur Jēzu Kristu. Jebkuram cilvēkam. Ebreju vēstule 3. nodaļā. Ebreju 3. nodaļa. 7. pants. Tāpēc, ka svētais gars saka, šodien, ja dzirdi viņa balsi, neapcietini savu sirdi, kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī. Šodien, kad dzirdi, neapcietini savu sirdi. Ja tu dzirdi, ka Dieva gars klauvē tevī, ka Dieva gars dod liecību par grēku, neapcietini savu sirdi, atsaucies, nožēlo savus grēkus, atgriezies no saviem grēkiem. Amen. 13. pants. Bet pamāca citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. 15. pants. Ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietināt savus sirds kā sarūktinājumā. Tātad Dievs, viņš saka, tev nav jāgaida rītdien, tev nav jāgaida bēdu laiki, šodien ir tava diena. Amen. Un starp citu, šī ir laba vēsts, kā evaņģēlija vēsts grēciniekiem. Šodien. Es vēl neesmu gatavs, man vēl tā labākam jāpaliek. Mīļais, tu nezini, varbūt rīt atprasīs no tevis tavu dzīvību. Un kur tad tu aizies? Šodien ir tā diena. Šodien Dievs tev piedāvā. Šodien tev ir jāatgriežas no grēkiem. Amen. Tātad grūtajos laikos, kad būs tie bēdu laiki, cilvēkiem būs ļoti grūti pakļauties Kristum. Jā. Runājot par kalpošanu arī, šodien ir tas laiks, kad mums vajag kalpot. Mēs atliekam, es jau rītā. Es tā beigšu vairākas bībeles skolas, un tad sākušu kalpot. Jā, un tad, varbūt tad atnāks kungs, un viss vairs nebūs laika. Jā, vairs nebūs laika. Jā. Šodien kalpot. Kāda katram kalpošana ir, tev pašam ir jāsaņem. Varbūt tev nav kalpošana stāvēt pie katedras, mācīt vai vēl kaut ko. Jā. Varbūt tavu kalpošana ir vienkārši iet un runāt ar cilvēkiem. Tavu kalpošana iet un nest mieru, kas ir tevī. Un atnest to mieru, un tu ieej tajā veikalā, un tu redz, ka tā pārdevēja, viņi ir tā kā uz zadatām, viņu tikko nolamāja kāds pircējs, jā, un vēl kaut ko, jā, un viņi pati jau tur zina tāda, jā, piedodiet, mūsdienu Maksims pamperos sēž, jā, tā kā vergi jau, jā. Un, kas, mēs esam mieru nesēji. Un tu pasmaidi viņai, pasaki labu vārdu, tai pārdevēja. Un varbūt ar to pietiek, viņai uzlādēsies visai atlikušai dienai. Amen. Un tā ir kalpošana arī. Ja? Nedomājiet, ka kalpošana obligāti šeit stāvēt un sludināt. Ja? Daudz kalpo, kā kurina pa ziemu, ja? Uztīra te kaut ko, vai vēl kaut ko, vai vienalga zāli nopļauj, jumtu palabo, daudz kāds, kafiju uzvāra, tēju uzvāra, maizītes sagriež, ja? Salē piemiņas, tās viss ir kalpošanas. Un ieraudzīt to, bet nepalaist garām. Nebūt patērētājiem, sēdēt un gaidīt, ka tev kalpos. Ja? Tātad tu izmanto šo iespēju. Negaidi rītdien. Rītdien var nepienākt. Amen. Rītdien var nepienākt. Šodien. Amen. Mēs nezinām. Tātad dažiem
šie pārbaudījumi, grūti laiki, viņi nocietinās sirdi. Jo interesanti, ka mēs lasām 2. Mūzes grāmatu, 8. nodaļu, 9. pāns. Protams, mēs tur lasām, ka Dievs nocietināja faraona sirdi, bet Dievs nekad pret cilvēka gribu neko nedara. Viņš zināja, ka tam faraonam jau tā sirds ciet. jau ir, viņam nevajadzēja neko tur īpaši pat darīt. Ja? Un mēs redzam, kad katru reizi, kā nāc kādi pārbaudījumi, ja, liekas, atmaiksti, tu palaid to tautu, faraons vēl dusmīgāks palika, vēl cietsirdīgāks palika. Ja? Kamēr vajadzēja pārdaviskā veidā izvest ārā un pašu to faraonu armiju jūrā noslīcināt. Ja? Tātad nocietinās savus sirdis. Un atklāsmes grāmatā, pat atklāsmes grāmata mums arī par to atklāja, ja? Kad mēs vēlāk lasīsim 16. nodaļā no 9. panta. Tur ir teikts, ja, kas notiek. Tā sadega cilvēki lielā karstumā. Tur nāca uguns no debesīm. Ja? Bet tie zaimoja Dievu vārdu. Redz, ka deg cilvēki, ja, zaimo Dievu vārdu, ja, kam ir vara par šīm mocībām un neatgriezās, lai dotu Dievam godu. Redziet, 5. izlēja savu kausu pār zvēru troni, tad viņa valstība tapa tumša, un tie aiz sāpēm sakoda nāves mēles, un tie zaimoja Dieva debesis savu sāpju un augoņu dēļ, bet neatgriezās no saviem darbiem. Tur vispār grūti iedomāties, kādas bēdas, kādas mocības, ja? Un cilvēks savā nocietinātībā, ja? Viņš zaimo Dievu. Tu, Dievs, lai Dievs man piedod. Saprotiet? Un tādi būs cilvēki. Tāpēc nevienmēr bēdas atver cilvēku sirds. Citreiz bēdas tieši vēl vairāk nocietina. Amen. Labi, tur. Vēlāk mēs to lasīsim. Bet, diemžēl, bet paldies Dievam, ka būs tomēr arī kādi, kuri atgriezīsies tajā laikā. Nav tā, ka visi nocietināsies. Ja? Un interesanti, kad mēs lasām par to pašu Ēģipti, par Ēģipti. Un tad, kad faraons tomēr teica, labi, ejiet, kaut gan pēc tam atkal dzinās pakaļ, lai viņus visus nogalināt. Ja? Ziniet, ne tikai ebreji izgāja ārā. Ziniet, kas viņiem līdz vēl izgāja? Arī eģiptieši. Arī eģiptieši, kuri ir redzējuši šīs tiesas, kuri ir redzējuši, ka ar šo tautu ir Dievs. Un viņi saprata, ka viņi grib būt kopā. Tas nozīmē, viņi atvēra savus sirdis. Viņi nekļuva par ebrejiem, bet būdot ar Dievu tautu, viņi baudīja Dievu svētības. Amen. Un tur 2. Mūzes grāmatā 12. nodaļā mēs varam izlasīt, kad arī ebreji daudz izgāja kopā, eģiptieši kopā ar ebrejiem izgāja ārā no turienes. Amen. Un atklāsmes grāmatā arī 11. nodaļā par bēdu laikiem iet runa, ja? Tādī pašā stundā notika liela zemestrīce. Pilsētas 10. daļa sagruva. Nezinu, cik liela pilsēta tur bija, ja? Un šī zemestrīcē gājā bojā 7000 cilvēku. Un pārējos pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam debesīs. Redziet, tātad būs kaut kāda daļa tomēr, kas redzēs, ka tā ir Dieva tiesa nāve, ka tas ir Dieva darbs, un viņi dos godu Dievam. Amen. Tātad dažādi. Cilvēki ir ļoti dažādi. Arī šodien. Citi atsaucās aicinājumu. Cits uz nāves gultas, to eju viņam sludini. Viņam jau abas kājas gangrēnā noņemtas nost. Ja? Viņš ej prom ar savu Dievu, es sātanam kalpoju. Ja? Es nestāstu pasacīts. Mana pieredze personīgi bija. Ja? Ot ko. Ja? Un dažādi cilvēki. Tāpēc būs dažādas reakcijas. Amen. Un ļoti interesanti, kad lielākā daļa no grāmatas, atklāsmes grāmatu mēs runājam, ja, viņa veltīta bēdu laikiem. No 6. līdz 18. nodaļai. Par bēdu laikiem iet runa. Ja. Tātad bēdu laiki ir diezgan nozīmīga būs posms cilvēces dzīvē. Bet atkal es pirms jau ieeju saku, ka draudzi tas neskars. Draudzi tas neskars. Ne cilvēkus. Draudzi un cilvēki ir dažāds jēdziens. Mēs vēlāk skatīsimies, jo pirmīt, ka mēs lasījām, varbūt nepamanījāt, ja, bet es nolasīju tādu teikumu, tie, kas dzīvo virs zemes.
Un oriģinālā ir teikts, tie, kas dzīvo virs zemes, tie ir cilvēki. Pārējie ir draudze, jo ir 3 ļoti svarīgi, pēc tam es uz priekšu vienkārši skrienu jau, ja? Ir 3 apzīmējumi cilvēcei. 3 apzīmējumi. Pirmais ir cilvēks, grēcinieks, cilvēks, vecais Ādams. Otrs ir izradzēta tauta, ebreji, un trešais ir draudze. 3. Tie tādi nosaukumi, bet zem tiem nosaukumiem ir dzīvi cilvēki. Saprotiet? Tātad, ja tu redzi kaut kur ir teikts, tie, kas dzīvo virs zemes, te neiet runa par draudzi, te neiet runa par jūdiem. Te iet runa par pasaulīgiem cilvēkiem. Un kur ir draudze, tur ir draudze. Kur ir izradzēta tauta, tur ir izradzēta tauta, tur ir jūdi. Amen. Tātad, nezinu, cik mums ir laiks, mums vēl ir laiks, un tieši aizskart šo tēmu, kur tad būs draudze tajā laikā, vai mēs nākošais par to pastīsimies, vai parunāsim vēl? Labāk tagad? Zinu, ja gadījumā rītā jau iestāsies bēdu laika, lai mēs zinām, vai mēs sagaidīsim vai nesagaidīsim. Protams, tas ir atkarīgs no mums. Vai mēs būsim bēdu laikos vai nebūs bēdu laikos. Tas ir atkarīgs no mums, jā. Bet, ja mēs esam ar Kristu, ja mēs esam Kristus miesa, draudze, tad, protams, Dieva vārds mums norāda, kas mūs sagaida, kur mēs būsim. Un šeit mēs nonākam, teiksim, 3:10 mēs lasam, jā. Skatieties, mēs lasam. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi pasargāšu no bēdu laikiem. Es tevi pasargāšu no bēdu laikiem. Ļoti svarīgs teikums tas ir. Ļoti svarīgs teikums. Es tevi pasargāšu no bēdu laikiem. Tas nozīmē, ja ir vārds no, tas nozīmē, ka tu neieiesi tajā. Es tevi pasargāšu no šīm bēdām. Tās bēdas tevi neskars. Ja viņš teiktu, es tevi pasargāšu bēdu laikā, tas nozīmētu to, ka mēs sasniegsim bēdu laiku. Un bēdu laiki mūs arī skars, bet viņš mūs sargās bēdu laikos. Bet šeit ir ļoti skaidri, un tas ir visos tulkojumos. Ir teikts, es vēlāk pateikšu, kā skan grieķu vārds tieši tas, ja? No pasargāšu. Tas tā kā pateikt, izņemt no uguns izņemts, no ūdens izņemts. Un tas ir ļoti svarīgs teikums. Tātad, tātad mēs paskatīsimies šo jēdzienu pasargāti no bēdu laikiem. Oriģinālā šeit stāv vārds harpādzo. Nav jums jāatcerās, nav jāpieraksta, ja? Harpādzo. Tas ir grieķu vārds apzīmē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē aizraušana. Tas nozīmē, ja vairāk tā plašāk iztulko, tas nozīmē satvērt. Tas nozīmē izraut vai citiem vārdiem izzakt. Un to nozīmē vārds. Un te ir teikts, tad, kad Jēzus, kad nāk šie bēdu laiki, šaka es tevi harpādzo, es tevi aizraušu, izraušu, izņemšu no šīm te bēdu laikiem. Un to arī nozīmē. Un es personīgi pamatojos uz 1. Tesaloniķiešu vēstules 4. nodaļas. 1. Tesaloniķiešiem 4. Sākot ar 16. pantu. 1. Tesaloniķiešiem 4. Jā, sākot ar 16. pantu. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Atskanot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti, harpādzo, atkal šeit vārds, aizrauti gaisā padebešos. Aizrauti gaisā padebešos. Pretīm tam kungam.
Dzirdiet, atkal šeit katrs vārds. Tātad mēs tiksim harpādzo, mēs tiksim paņemti, mēs tiksim izrauti no šīs pasaules, padebešos pretī tam kungam. Tas nozīmē, kad kungs būs padebešos, viņš nebūs šeit virs zemes. Viņš būs padebešos, un mēs tiksim paņemti viņam pretī. Viņam pretī. Aizrauti gaisā padebešos, pretī tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Ieprieciniet citus ar šiem vārdiem. Amen. Tātad mēs tiksim paņemti, acu mirkli piepeši, mēs tiksim paņemti. Mēs vēl skatīsimies par to visu. Ļoti interesanti, kad Jēzus Lūkas evaņģēlijā, viņš kaut ko līdzīgu, protams, mācekļi tad daudz ko nesaprata. Bet viņš kaut ko līdzīgu viņiem centās pastāstīt, pateikt. Lūkas 17. nodaļā. No 30. pantā lasīšu. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Es jums saku, viņā naktī 2 gulēs vienā gultā. Vienu paņems un otru atstās. Mīļie, tad, kad Jēzus nāks otrais virs zemes, fiziski ar kājām uz šīs zemes, tur nebūs tā, ka vienu paņems, otru atstās. Visi paliks šeit virs zemes. Bet šeit iet runa par kaut kādu notikumu, kad pēkšņi viens pazudīs un otrs paliks. Un tas ir tas notikums, kad viņš būs padebešos nākt pakaļ savai draudzē. Viņš nāks pakaļ savai miesai, savai līgavai. 3.4. pants. Un es jums saku, viņā naktī 2 gulēs vienā gultā. Vienu pieņems un otru atstās. 2 kopā mals, vienu pieņems un otru atstās. 2 būs laukā, viens taps paņemts un otrs atstāts. Ļoti interesanti. Kā Jēzus runā, kā tas ir? Mēs ejam tagad, labi, mēs kopā ar sievu, tas nav labs piemērs, ka viena atstāja, mēs kopā ar sievu esam ticīgi. Bet, teiksim, tev vīrs nav ticīgs vai sieva nav ticīga. Un jūs ejat pa tērveti, atpūšaties un pēkšņi atstāja. Un vīrs skatās, aku sieva, drēbes vien mētājās. Un laulības gradzens. Tāpēc, ka debesīs tās lietas neiet. Un viss, tur mums būs baltas drēbes, citas drēbes, svētas drēbes. Ja. Kur pazuda? Man patīk viena filma, protams, tā ir filma. Paraušana, tā saucās. Vai aizraušana. Un arī ļoti interesanti uzņemt, kad brauc šofers un skatās, viņam smagā mašīna pretī nesās, šis knapi izvairījās mašīna kokā ieskrien, šis skrien palīdzēt tam šoferim atvera durvis, kombinzons tikai pie stūras. Nav cilvēka. Skatās lidmašīna, avarē. Izrādās, pilots nav vairs lidmašīnā. Lidmašīna bez vadības. Ja? Vīrs pamostās no rīta, sievas nav. Naktskrēkls smuki likts, laulības gredzens, viss. Nav. Nu, pat to vīru bija, un tad kā viņš tur gāja, meklēja, un kā viņš satikās ar Kristu un tā tālāk. Nu, tāda laba filma, jā. Bet tā būs vai nebūs, es nezinu. Tā ir filma, protams, jā. Bet kaut kur, lasot, kaut kur tu saproti, ka tā var notikt. Ka tā var notikt. Amen. Tāpēc, ja jums vīrs vai sieva nav ticīgi, tad labāk būt abiem ticīgiem, lai nebrīnīties, no kur tā pazuda. Jā. Amen. Vēl es gribu nolasīt, ko Jēzus ir teicis Lūkas evaņģēlijā 21. nodaļā. Lūkas 21. nodaļā, 25. pantiņš. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Tsunami, vētras, un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. 3.4. pāns. Bet sargaties, ka jūsu sirds netop apgrūtināta ar vīna skurbumu un rēbumu un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Kas pa dienu? Bēdu laika šī diena. Neesi pārāk pārgalvīgs, neesi aizņemts pārāk ar savām ikdienas lietām, tā kā tās 5 jaunavas, kuras nepiepildīja lukturs ar eļļu un palika aiz durvīm.
aiz durvīm. Ja? Jo kā slazda valks, viņa nāks par visiem, kas dzīvo virs zemes atkal. Atkal redzēs šis teikums, kas dzīvo virs zemes. Viņa nenāks par līgavu, Kristus līgavu par draudzi. Viņa nāks par tiem, kas dzīvo virs zemes. Tāpēc, kamēr ir laiks, mums vajag atdot savu sirdi Jēzum Kristu. Amen. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami. Tas ir runāts jau mums, ticīgiem cilvēkiem, ka mēs, lai neesam pavirši, lai neesam neuzmanīgi slinki, tātad lūgdami Dievu, lai jūs nenonāktu līdz, vai citiem tulkojas, ir spētu izglābties no, vai nenonāktu līdz visām šīm briesmām, kurām ir jānāk. Un ja jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā, lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Tātad būsim uzmanīgi, būsim nomodā. Amen. Lai netiktu aizrauti līdz šai pasaulē. Ne tur aizrauti, tur mēs būsim aizrauti, ja? Bet aizrauti līdz šī pasaulē. Un nepazaudētu tik dārgo žēlastību baudījuši no tā kunga. Amen. Tātad jautājums, kurā brīdī, un šeit, mīļie, ir tāda šķēpa laušana, ja? Kurā brīdī tad draudze tiks paņemta? Kurā brīdī? Vai pirms bēdu laikiem, vai bēdu laika vidū, vai bēdu laika beigās? Un interesanti ir tas, kad starp kristīgām konfesijām vai kristiešiem, ja, ir 3 šie viedokļi. Citi saka, nē, mēs tiksim paņemti pirms bēdu laikiem. Citi saka, nē, mēs bēdu laika vidū, pēc 3,5 gadiem, kad tie baigi lielie bēdu laiki mēs neskars, bet antikrista laiku mēs jau piedzīvosim un tā tālāk. Ja? Citi saka vispār, nē, bēdu beigās tad, kad kungs Jēzus atnāks otrais uz zemi. Tā kunga atnākšana. Un starp citu arī, es nezinu, jā, starp citu, 3,5 gadi, tad, kad Antikrists laudzīs derību ar Izraēļu tautu, jo viņš slēgs derību, ja? Un tad iesāksies tie briesmīgie laiki. Ja? Un interesanti, ka tā trešā grupa, ja? Viņi piekritēja tādai teorijai, ka otrā Kristus atnākšana arī ir tā vienīgā atnākšana, ka nebūs, ka viņš nāks kaut kur padebešos, ja, ka ir tikai viena Kristus atnākšana, viena jau bija, kad viņš bija virs zemes šeit. Tāpēc ir teikts otrā Kristus atnākšana, ka viņš atkal būs uz zemes. Un, protams, te ir pareizi teikts kunga diena vai atnākšanas diena, bet padebešos tas nebūs viņš uz zemes. Viņa kājas nebūs pieskārušās pie zemēm. Ja? Un, redziet, tā, ja mēs lasām Bībelē, es nezinu, kā mūsu latviešu Bībelē, Krievu Bībelē ļoti labi teikts, angļu Bībelēs, Kristus otrā atnākšana, viņa vienmēr ir nosaukta tā kunga diena. Tā kunga diena. Tāpēc, kad tu lasi Bībeli, un tu redzi, ka kaut kur rakstīts tā kunga diena, tas nozīmē, tā ir otrā atnākšana. Tad ir, kad Jēzus uz balta zirga ar zobenu no mutes, ja, nāks šeit, lai iznīcinātu sātanu un viņa varu visu. Ja. Bet pirms tam tur. Tātad es ticu, ka mēs būsim paņemti pirms. Kāpēc? Es pat nepiekrītu otram variantam, kad bēdu laika vidū. Kāpēc? Tāpēc, kad ir kāds kavēklis, kad antikrists var pilnā mērā atklāties. Jo Bībelē mēs atkal lasam, ja, kad pirms nāks antikrists, šodien jau ir daudz antikristi iznākuši, ja es arī teicu, ja, un Pāvils jau ir daudz iznākuši antikristu, bet tie tādi, tādi bērnu līmenī, ja, bet nāks reāls antikrists, kas aizviet uz Kristu, jā, reāls, ar spēku, ar brīnumam zīmēm, un tur būs, jā. Pirms viņš pilnā mērā varētu atklāties, ir jāpazūd kādam kavēklim. Ir kaut kādam kavēklim. Un šeit 2. Tesaloniķiešiem Pāvils par to runā, 2. Tesaloniķiešiem 2. nodaļā, no 1. panta. Bet attiecībā uz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu, mēs lūdzam jūs, brāļi,
Nepadodaties tik ātri neapdomīgām uztraukumam vai bailēm, it kā tā kunga diena būtu klāt. Atkal redziet, tā kunga diena, tā ir tas otrā atnākšana. Vai tas būtu gara iedvesmojums, runāts vārds, vai it kā mana vārdā rakstīta vēstule. Lai neviens jūs nemaldina šādā, ne tādā veidā, jo pa priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam. Tātad mēs redzam, ka atkrišana diezgan spēcīgi nāk. Ko nozīmē atkrišana? Atkrist var tas, kas pie kaut kā turējās. Tātad, ja tu biji kristietis, tu vari atkrist. Ja tu nekad nebija kristietis, tu arī nevari atkrist. Nu kā tev atkrist? Ja? Tātad šeit iet runa par tiem, ka jānāk atkrišanai. Ja? Jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam. Nu, šādus vārdus apzīmē patiešām priekš kaut kā briesmīga. Ja? Pretiniekam, kas saceļās pret visu, kas saucās Dievs, lai svētums un pat ieņemtu vietu Dieva templī, pat sevi celdams par Dievu. Tas ir briesmīgs apraksts. Un tas būs cilvēks. Tas būs antikrists. Tā nebūs garīga būtne, tas būs reāls cilvēks. Protams, apveltīts ar garīgu spēku no sātana, bet tas būs cilvēks. Un viņš cels sevi par Dievu. Un patiešām viņš slēgs derību ar jūdiem, un jūdi uzcels templi, atjaunos templi, kur tagad ir Meka, ja, Jeruzālēmē, un ielaidīs viņu, un viņš sēdēs Dievu vietā tur. Tā arī būs. Ja? Tātad, un pēc 3,5 gadiem viņš lauzīs šo derību un paši jūtas, ar ko slēdz, viņus paši sāks nīcināt nost. Un tad nāks tā kunga diena. Tad nāks kungs, lai pasargātu savu tautu. Ne mūsu. Es ticu, ka mēs kā draudz, kā līgavi, būsim jau debesīs ar Kristu. Ja? Tātad, celt par Dievu. Un 5. pants. Vai jūs neatceraties, ka es par to jums esmu runājis, vēl pie jums būdams? Un jūs zinat, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāti parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. Tātad ir kaut kāds kavēklis, ka viņš nevar atklāties. Kas tas ir pa kavēkli? Kas vispār sātanu var kavēt? Faktiski var kavēt, tas ir diezgan spēcīgs apgalvojums Dievu bērni. Daļēji es piekrītu tam, bet ziniet, kas kavē viņu? Paša Dieva klātbūtne. Un kāda šodien Dieva klātbūtne ir? Svētais gars. Svētais gars. To, ko tu, Aina, teici, es pilnīgi tev piekrītu. Kāpēc? Tāpēc, ka draudze ir piepildīta ar svēto garu. Svētais gars nelidinās tā kaut kur, viņš ir mūsos. Un ja es esmu piepildīts ar svēto garu, tu esi piepildīts ar svēto garu, mēs esam Kristus miesa, kas piepildīta ar svēto garu. Un ja es pats nevaru traucēt sātanam, kā cilvēks, es nevaru viņam traucēt, bet svētais gars, kas dzīvo manī, un caur svēto garu pat kungs, Jēzus Kristus un pats Dievs dzīvo manī, tas ir trauceklis antikristam. Nav nekas kopējais tumsai ar gaismu. Nav. Tagad tumsa nevar ienākt šeit, tāpēc, ka te ir gaisma. Amen. Te ir gaisma. Un tāpēc mēs, draugie, kā draudze, mēs esam kavēklis antikristam. Un te ir teikts, lai viņš varētu parādīties, šim kavēklim ir jāpazūd. 7. pantā. Jo netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbībā. Tikai tam, kas to līdz šim kavē, pa priekš jāpazūd. Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti. Un kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savus mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā, tā kunga dienā, kad otrais viņš atnāks. Tātad, redziet, šeit mēs redzam, un es pamatojos šim rakstvietām, ja, kad antikrists nevar atnākt pilnā mērā, tāpēc, ka ir draudze. Ir svētā gara piepildīta draudze. Es nerunāju par reliģisku draudzi, par mirušu draudzi. Par to es nerunāju. Svētā gara piepildīta draudze. Un lai viņš tiktu atklāts, Dieva nodoms notiks.
Tātad Dievs paņems savu, ne Dievs kungs, savu līgavu, viņš paņems, lai antikrists sāktu parādīties un atklāties. Un tas nozīmē, mēs esam draudze. Tas nozīmē, ka bēdu laiki neiestājās pirms antikrista. Mēs varam teikt šodien bēdu laiki, bet ne par tādiem kādiem. Tur bija, vēlāk mēs skatīsimies. Ja? Mēs vēlāk skatīsimies, tie briesmīgi laiki. Un tas nozīmē, ka mēs tiksim paņemti prom. Es tam ticu. Es nestrīdos ar tiem brāļiem saviem, ja, kuri saka, ka nē, vidū vai beigās. Es ar viņiem nestrīdos. Es negribu, lai tas mūs sanaidotu vai sašķelt. Absolūti nē. Ja, negribu. Ja. Bet es turos pie tā. Kam jūs noticēsiet? Lūdziet jūs no svētā gara. Ja? Kam jūs noticēsiet? Kā jūs lasiet rakstu vietas? Amen. Ko Dieva vārds par to runā? Amen. Un pie tā turaties. Jo es gribu parādīt vienu bildīti. Pātru. Kas tad ir? Lec pāri. Ko mēs šeit redzam? Cilvēks skrien uz autobusu pieturu. Lai iekāp paspēt autobusā. Un redziet, kāds tomēr nepaspēja. Ja? Viņš skrien stop. Ja? Redziet. Un ko es gribu teikt? Ja es gribu aizbraukt uz Daugavpili, un man pasaka, es piezvanu informācijas birojā, man pasaka, autobus atties 10 no rīta. Ok, es jau gatavoju pekals, un atnāk mans draugs, šaka, kur tu es saku, es uz Daugavpili. Es arī braukšu uz Daugavpili. Tad vai satiekamies, cikos? Es saku, vai 9:30 satiekamies kaut kur autobus. Kādos 9:30? Autobus 2 tikai. 2? Nezinu, man teica 10. Atnāk trešais draugs, saka, ko jūs tad? Autobus 5 vakarā. Un es tā sāku domāt, cikos tad būs? Un ziniet, ko es pieņēmu priekš sevis? Es būšu 10 no rīta tur. Ja arī viņš būs 2 aizies tikai, vai 5 vakarā, es būšu 10 no rīta. Ja viņš aiziet 10 no rīta. Amen. Tāpēc nav svarīgi, cikos viņš aizies. Svarīgi, lai mēs esam gatavi. Lai mēs esam gatavi. Vai pirms, vai pa vidu, vai pēc. Ja tu tici, ka pēc, tavas ticības dēļ varbūt Dievs tevi atstās. Mokies. Es ticu, ka pirms. Un tāpēc es labāk būšu 10. Un nebūtu tā kā šis te vīrs, kurš nokavē, un tad, labi, vēl var apturēt autobusu. Ja tu atnāc un autobus jau sen ir aizgājis prom, var nākošais nebūt vairs. Tāpēc būsim gatavi. Filadelfijas draudze, brāļu mīlestība. Un es pateicos, ka Dievs dod tādu iedrošinājumu šai draudzei. Turēties pie vārda. Nekad neatteikties no viņa vārda.